Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2024. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē mūs sagaida kombinatorika, varbūtība un statistikas elementi. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 24. uzdevums. Vienlaikus iegriež divus laimes ratus. Katrs no laimes ratiem sadalīts vienādos sektoros. 13. attēls. Tātad viens laimes rats, otrs laimes rats. Skatāmies pirmo punktu. Uzraksti visus iespējamos iznākumus, kuros uzgriezto skaitļu summa ir 8. Tātad, kas te īsti jādara? Tātad mums ir divi laimes rati. Viens laimes rats un otrs laimes rats. Mēs uzgriežam skaitli no pirmā, pierakstam un uzgriežu skaitli no otra un pierakstam. Un mums jābūt summā ir 8. Tas nozīmē, ka mēs meklēsim piemēram 4 ar 4. Ja? Tātad pirmais varētu būt 4 plus 4 ir vienāds ar 8. Ja? Tā nodzēsīšu šos nost. Tālāk skatāmies, kas vēl mums veido astotnieku. Tātad trīnieks un piecinieks. Tātad 3 plus 5 ir vienāds ar 8. Tā tas mums ir. Nodzēsīsim, lai netraucē skatīties. Kas vēl mums var veidot? Tā, redzu vieninieks un septītnieks. Tātad vieninieks un septītnieks. 1 plus 7 ir vienāds ar 8. Tā, vai vēl kaut kas mums arī veidojas? Tā, 2, nē, īsti vairāk arī nav. Labi, tātad 24.1 ir izpildīts. 24.2. Aprēķini varbūtību, ka vienlaikus iegriežot abus laimes ratus, uzgriezto skaitļu summa ir 8. Šeit uzreiz jāatcerās par varbūtību. Varbūtība P ir labvēlīgo notikumu skaits dalīts ar visu notikumu skaitu. Tad labvēlīgie gadījumi ir iepriekšējā uzdevumā izrēķinātie 3 gadījumi, kuros mums laimes rati abi divi dod summā astotnieku. Ja? Tas ir 4 plus 4, 3 plus 5 un 1 plus 7. Tātad labvēlīgo notikumu skaits mums ir 3. Bet mums ir jāzina, cik ir visu notikumu skaits. Un visu notikumu skaitu mums palīdzēs aprēķināt kombinatorikas tāds pamats, kas ir reizināšanas likums. Mums pirmajā laimes ratā ir 4 iespējas, un otrā laimes ratā mums ir 5 iespējas. Tā kā mums ir jāizvēlas no pirmā laimes rata un no otrā laimes rata, tad šis vārdiņš un starp abiem diviem pārvēršas par reizinājumu zīmi, un mums ir 4 reiz 5, jebšu tas ir 20. Lūk, un uzdevums izpildīts. 25. uzdevums. 2021. gadas 27. novembrī Latvijā un citviet pasaulē norisinājās 7. pasaules diktāts latviešu valodā. Pārbaudē pieņemti un izlaboti tika 2290 dalībnieku darbi. 8 darbos bija vairāk nekā 50 kļūdu, bet dažos darbos kļūdu nebija. Diagrammā sniegti dati par izlabotajiem darbiem, kuros kļūdu skaits ir no 1 līdz 50. Tātad reku mums ir dota diagramma, tātad no 1 līdz 10 ir 1531, no 11 līdz 20 kļūdām 631, 21 līdz 30 80, 31 līdz 40 ir 19, 41 līdz 50 ir 9, un vairāk par 50 kļūdām mums nav dots, grafikā nav dots, bet ir dots tekstā. 8 darbos bija vairāk nekā 50 kļūdu. Skatāmies pirmo punktu. 25.1. Aprēķini, cik dalībnieku diktātu uzrakstīja ar vismaz 31 kļūdu. Tas nozīmē, ka mēs skatīsimies sākot no šī 31 līdz 40, kas ir 19, rakstu 19, plus 41 līdz 50, kas ir 9, un plus
vēl šie 8 darbi, kuros bija vairāk nekā 50 kļūdu, tātad vēl plus 8. Vienāds un skaitam. 19 plus 9 ir 28, plus 8 ir 36. Tātad 36 darbi, kuros bija vairāk nekā 31 kļūda. 25.2. Ja dalībnieks nav kļūdījies nevienu reizi, tad darbu uzskata par uzrakstītu teicami. Nosaki, cik dalībnieku darbu ir uzrakstījuši teicami. Šajā gadījumā mums bišķi ir jāpaskatās un jāpadomā, jo tiešā veidā mums teicamo darbu skaits nav dots. Mums tabula grafiks rāda, ka 1 līdz 10 kļūdas ir 1531 un tā tālāk. Tas ir ar kļūdām, bet mums vēl jāņem vērā, ka 50 plus kļūdas ir 8. Tas, ko mēs darīsim, mēs saskaitīsim visus šos skaitļus kopā, visas šīs te skaitļus kopā un atņemsim no kopējā dalībnieku skaita. Jo saskaitot visus šos skaitļus kopā, mēs iegūsim skaitu, kurš mums pastāsta, cik ir tādu dalībnieku, kas ir kļūdījušies vismaz vienu reizi. Un tagad skaitīsim kopā. Tātad 1531 plus 631 plus 80 plus 19 plus 9 un plus 8. Nu, skaitam kopā tagad. Tātad 1531 plus 631 ir 2162. Tātad 2162 plus 80, tātad plus 80, plus 19, plus 9, plus 8. Plus 19, plus 9, plus 8 es varu aizvietot ar 36 no iepriekšējā uzdevuma, no iepriekšējā piemēra. Tas ir 36. Un tagad pabeigt skaitīt. Tātad 2162 plus 80 ir 242. Tātad 2242. 42 plus 36. Tātad vienāds. Rakstam vienāds. Un skaitam kopā 2242 plus 36 ir 2278. 2278. Tātad tik dalībnieki ir uzrakstījuši darbu ar vismaz vienu kļūdu. Nu, un kopā dalībnieku skaits mums ir 2290. Un atņemam 2278, un tam vajadzētu būt, tātad skatāmies, tā 2090 mīnus 78 ir 12. Tātad 12 darbi, kuros nav nevienas kļūdas. 25.3. Dots apgalvojums. 19% no visiem dalībniekiem ir pieļāvuši 31 līdz 40 kļūdu. Nosaki un pamato apgalvojuma patiesumu. Tātad šajā uzdevumā mums ir jāsaprot, vai 19% šajā gadījumā no dalībniekiem ir pieļāvuši 31 līdz 40 kļūdu. Nu, skatāmies. Grafikā ir dots, ka tie ir 19 dalībnieki. Mēs mēģināsim iet no solīti, ka mēs aprēķināsim 19% no 2290 dalībniekiem. Un paskatīsimies, vai tas sakrīt ar skaitli 19, kas ir dots grafikā. Tātad šajā gadījumā 19% no 2219, 19 pārvēršas par 0,19 un 2290 reiz 2290. Un šajā gadījumā es pāriešu uz stabiņu, jo tā būs vieglāk. 2290 reiz 0,19. Un sākam reizināt.
9 reiz 0 ir 0, 9 reiz 9 81, 1 rakstu 8 prātā, 2 reiz 9 ir 18, plus 8 ir 26, 6 rakstu, 2 pārnesās, 2 reiz 9 18, plus 2 20, 0 un 2. Un tālāk vieninieks, 1 reiz 0 ir 0, 1 reiz 9 ir 9, 1 reiz 2 ir 2, un 1 reiz 2 atkal 2. Un saskaitam visu kopā 0, 0 ir 0, 1, 0 ir 1, 6 un 9 ir 15, 5 rakstu 1 pārnesās, 2 plus 0, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 4 un 2 cipari aiz komata. Tātad 435,1 un šeit mēs redzam, ka 435,1 ir lielāks vai patiesībā rakstīsim citādāk. Tas nav vienāds ar 19. Līdz ar to apgalvojums ir nepatiess. Nu, lūk, esam izgājuši cauri 24. un 25. uzdevumam no 9. klases matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans mācīšanas un skaidrošanas stils, droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Atā!